Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas. Bet farizēji aizgāja un apspriedās, kā Jēzu varētu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Heroda ļaudīm, un tie sacīja: Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs un māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Un Jēzus nomanīdams viņu ļaunprātību sacīja: Kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam 1 denāriju. Un viņš sacīja tiem: Kā attēls šis un uzraksts? Tie sacīja: Ķeizara. Tad viņš tiem teica: Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un to dzirdēdami, tie brīnījās un atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu svētā vārda patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Droši vien daudz no jums, kas ir mana vecuma un vecāki, ļoti labi atceraties padomi laika naudu. Ja jums uzdot jautājumu, piemēram, par padomi laika rubļiem, vai tie būtu bleķi rubļi, vai tie būtu papīra, un ja jums uzdot jautājumu, kā attēls un uzraksts ir vai bija uz padomi laika rubļiem, kas tur bija virsū? Pirmais, kas nāk prātā, viens tāds visnotaļ jauns un plikgalvains vīrs, kas bija atrodams uz daudzām monētām un arī uz banknotēm. Un uz visām banknotēm un naudas, ziniet, kas ir rakstīts? Ka jums tā nauda nepieder. Jums viņa nepieder. Tas, ko jūs turat savā rokā, tur ir rakstīts, ka tas pieder vai nu Eiropas bankai, vai Latvijas bankai, vai Latvijas PSR kaut kādai tur, vai PSRS bankai. Tas, kas ir jūsu kabatā, tas jums nepieder. Tas pieder tiem vai tam, kā attēls un uzraksts ir uz banknotes vai uz tās monētas. Nauda ir ļoti svarīga lieta. Un dažreiz cilvēki domā, ka nauda valda pasauli, ja ne 100%, tad uz 99,9%, vai varbūt 98%. Un tādēļ bieži vien šķiet tā, ka kam ir nauda, tas nosaka un valda visas lietas. Jeb, kam ir nauda, tam ir vara, kam ir nauda, kam ir vara, tam ir nauda, kam ir nauda, tam ir vara. Un skaidrs, ka tas, kurš izgatavo naudu, tas, kurš pārvalda finanšu līdzekļus, kontrolē ļoti lielu daļu no pavalstnieku dzīves. Un svarīgākais, ko dara valsts vara, mēs zinām, lai valsts vara vispār varētu pastāvēt, tā iekasē nodokļus un nodevas. Un, ja runājot par nodokļiem un nodevām, tad tas vienmēr ir tāds
ļoti sensitīvs jautājums attiecībā uz valsts varu un pavalstniekiem, un nav bijušas tādas valsts varas, kur negribētu iekasēt nodokļus. Vienkārši nav. Tāpēc, ka valsts varas materiālais resurss nāk no pavalstniekiem un to samaksātajiem nodokļiem. Un patiesību sakot, arī pati nauda, kur mēs lietojam, nepieder mums. Jūs zināt, ka naudas kalšana, naudas laišana apritē ir valsts priekšrocība. Tikai un vienīgi valsts vadītāji ar to nodarbojas. Ja kāds cilvēks izdomā, ka viņš tagad taisīs naudu, tādā burtiskā nozīmē, nevis taisīs biznesu, ar ko pelnīs naudu, bet taisīs naudu tādā nozīmē, ka viņš izdos savu valūtu vai taisīs kaut ko līdzīgu esošai valūtai vai viltos kādu no monētām vai banknotēm, tad parasti valsts vara ļoti skarbi, ļoti smagi un ļoti nežēlīgi soda par jau kādu šādu mēģinājumu. Un iedomājieties, Jēzus, kurš vispār tā par naudu parasti nerunā, viņš runā par Dievu valstību, viņš runā par to, ka cilvēkiem ir jānāk pie Dieva, jākalpo viņam. Jēzus dziedina slimos, augšām ceļ mirušos un saka cilvēkiem, lūk, Dieva valstība ir tuvu klāt, atnākusi. Bet farizēji un raksturmācītāji saskata šajā Jēzus sludināšanā draudus un izdomā ļoti, viņuprāt, efektīvu veidu, kā tikt galā ar Jēzu. Starp citu, metodes varbūt niansēs atšķirās, bet principi līdz pat mūsdienām ir ļoti līdzīgi. Ja kādu garīgo vadītāju grib noņemt no trases, vislabākais veids ir iesaistīt valsts varu. Un vēl labāk ir tā vai citādi apsūdzēt vai nu nodokļu nemaksāšanā, vai nu aicinājumos nemaksāt nodokļus, vai tūtam. Un evaņģēlijā mēs lasām, ka farizēji apspriežās, kā pieķert Jēzu, kādā vārdā, un viņi uzaicina oficiālās varas pārstāvis sev līdzi. Viņi grib Jēzum uzdot dažus jautājumus. Un viņi Jēzum jautā par to, vai atļauts ķeizaram dot nodevs vai nē. Turklāt, cik viltīgi, cik lišķīgi viņi iesāk šo savu jautājumu. Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāds smalks, lišķīgs, liekulīgs piebrauciens, kuru pamana, protams, Jēzus un visi pārējie, bet Jēzum ir jāatbild. Saki lūdzu, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevs vai nē? Nodokļus maksāt nepatīk nevienam. Nekad. Un katrs no mums zina, ka mēs cenšamies optimizēt, cik vien varam, to izdevumu daļu, kas saucās nodokļi. Uzņēmēji nopūlās algo konsultantus, pieņem darbā labus grāmatvežus, kuri prot visus tur tā izgrozīt. Likumīgi, protams, bet tā, lai pēc iespējas mazāk nodokļu. Mēs ņemam čekus, mēģinam dabūt atmaksas nodokļu, mēs kaut kā mēģinam izgrozīties, lai nodokļu sloks būtu pēc iespējas mazāks. Mēs saprotam, ka izvairīties no nodokļu maksāšanas principā nevar, bet mēs tā gribam un cenšamies, lai tas, kas aiziet nodokļos, tas procents būtu mazāks un tas, ko mēs saņemam, tas būtu tāds lielāks. Un mēs zinām, ka publiski
apspriest nodokļus var, bet ja kāds cilvēks mūsu pat demokrātiskajos laikos izdomāt, ka vajadzētu publiski aicināt cilvēkus nemaksāt nodokļus, tad droši vien par šo cilvēku visai drīzi dažādas valsts institūcijas sāktu interesēties, un ja šis būtu politiķis vai valsts amatpersona, visdrīzāk viņš zaudētu savu amatu. Ja viņš būtu kāds uzņēmējs, droši vien valsts dažādas kontrolējošās iestādes par viņu izrādītu pastiprinātu interesi. Tādēļ, kā nodokļi valsts varai, nodokļi valsts pastāvēšanai ir eksistenciāli svarīgi. Bet maksāt nodokļus okupācijas varai, maksāt nodokļus tiem, kurus tu ienīsti kā okupants, ir divi tik smagāk. Un tad, kad Jēzus tiek konfrontēts ar šo jautājumu, vai ir jāmaksā, vai ir labi, vai ir pareizi maksāt ķeizaram nodevas, un viņš stāv, Jēzus stāv okupētās tautas priekšā, savu tautas brāļu priekšā un oficiālās varas priekšā, un tur pa vidu ir farizēji un raksturmācītāji viltīgie. Šiet viņam ir šahs un mats. Nav labas atbildes, lai varētu izvairīties no šīs konfrontācijas ar valsts varu. Burtiski sakot, Jēzum tiek uzrīdīta policija, ieņēmumu dienests un vēl visi iespējamie dienesti, un viņam tagad publiski ir kaut kas jāsaka. Vai ir jāmaksā nodokļi vai nē? Jēzus saka, ka viņi ir liekuļi, tie, kas jautā. Un Jēzus to saka tādēļ, ka viņš ļoti skaidri saprot, ka jautājums jau nav vērsts uz to, kā farizēji, raksturmācītāji vai kā cits gribētu noskaidrot, kā tad ir. Un gan šajos laikos, gan tajos laikos, nav jau tādas iespējas vienkārši nemaksāt nodokļus. Ir jāmaksā, pat tad, ja tā ir okupācijas vara. Bet, ja Jēzus pateiks, ir jāmaksā, tauta teiks, tas nevar būt Dieva kalps, viņš liek mums okupantiem maksāt. Ja viņš teiks, nav jāmaksā, tauta klusībā priecāsies savās sirdīs, viņš teica, ka okupantiem nav jāmaksā, bet tur stāv policija, ieņēmumu dienests un vēl cits svarīgs un spēcīgs valsts institūciju pārstāvi, kuri Jēzus turpat uz vietas varētu paņemt un aizvest uz kādu drošāku vietu. Jēzus atbilde ir ģeniāla, un Jēzus pirms atbildēt, viņš saka, parādiet man nodevu naudu. Interesanti, ka viņš to nosauc par nodevu naudu, bet patiesībā denārijas bija romiešu sudraba monēta, kas tika izmantota Romas impērijā jau no 3. gadsimta pirms mūsu ēras līdz 3. gadsimtam pēc mūsu ēras. Sanāk kaut kādi 4-5 gadsimti, kad tika izmantota šī monēta. Sāka kalt viņu 211. gadā priekš Kristus, un sākumā šī monēta bija ļoti laba, ar augstu sudraba saturu. Jēzus laikā jau tur, kā ķeizari arī zināja, ka vajag bišķi ekonomēt. Ne tikai mūsējie zina, ka var piedrukāt naudu klāt. Un lēnām ar gadiem ejot, denārijas devalvējās, bet jebkurā gadījumā uz to laiku, kad Jēzus darbojās, denārijas bija apritē, un denārijas bija tāda normāla, stabila valūta, stabila nauda savstarpējiem norēķiniem. Bet tad, kad Jēzus to naudu paņem, viņš uzdod tādu jautājumu, kā attēls šis un uzraksts. Aversā priekšpusē parasti Jēzus laika denāriju monētām bija attēlots imperators Tibērijs ar lauru vainagu, kas simbolizēja uzvaru un arī viņa dievišķo statusu. Un grieķu valodā
grieķu un latīņu valodā, tur bija rakstīts Tiberijs Cēzars, dievišķa Augusta dēls Augusts. Un šis uzraksts norādīja uz imperātora dievišķo statusu, jo Tiberijs tika uzskatīts par Cēzara Augusta dēlu un pēcteci, un Augusta laikā bija sākusies imperātoru pielūgsmes tradīcija, jeb dievišķošana. Reversā aizmugurē bija attēlota sieviete, kas sēž tronī ar zīzli un olīvu zaru. Miera dieviete. Un uzraksts Pontifex Maximum, kas nozīmē augstākais, Pontif Maxim, kas nozīmē augstākais priesteris. Un šis tituls apliecināja imperātora reliģisko varu, jo Romas imperators bija arī augstākais Romas, visas reliģiskās sistēmas priesteris. Līdz ar to, tad, kad Jēzus paņem šo, tagad paturiet prātā, kas uz tā ir. Tur nav Ļeņina galva, bet, visi zemju proletārieši savienojoties, Ļeņins mūžam dzīvs, to mēs visi ļoti labi pazīstam un atceramies. Un tad, kad Jēzus paņem šo denāriju monētu un saka, un uzdod jautājumu, kā attēls šis un uzraksts? Ko atliek viņa oponentiem sacīt? Ķeizari. Skaidrs, ka ķeizari. Un tad Jēzus saka savus slavenos vārdus, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Paturiet prātā, mīļie draugi, ka ķeizars sevi sauca par dievišķo, un daudzi neebreji, bet pārējie, kas ir pagāni, ķeizaru arī uzskatīja par dievišķu. Un Jēzus pateica vienu ļoti svarīgu lietu. Viņš nošķīra, mēs varētu teikt tā pavisam moderni, valsti no baznīcas. Tā. Viņš nošķīra ķeizara varu un ķeizaru valstību no dieva varas un no dieva valstības. Viņš neteica, nedodiet ķeizaram neko. Viņš pateica, nedodiet ķeizaram tā kā dievam, jo ķeizars nav dievs. Viņš nosauca, viņš pateica, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Ja mēs paskatāmies uz pašu to īso teikumu, viņš iesāk godīgi. Viņš saka, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Viņa oponents sadzirdēja, un īpaši tie, kas varbūt bija valsts nodokļu administrācijas pārstāvis, policija, mēs varētu teikt, nodokļu inspekcija, viņi saredzēja. Viņš taču teica, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Viņš taču piekrita tam, ka tā ir ķeizara nauda. Viņi tālāk var neklausīties, viņi dzirdēja to, ko viņi gribēja dzirdēt. Ķeizaram ir jādod. Bet viņi nedzirdēja un neuztvēra smalko niansi, ko sadzirdēja jūdu rabīni, tātad farizēji un raksturmācītāji, un sadzirdēja tauta. Pagāni pat nespēja sadzirdēt to smalko niansi, ko Jēzus bija ielicis šajā vienīgā teikumā. Viņš bija pateicis skaļi un atklāti, ka ķeizars nav dievs. Bet viņš bija izdarījis to tik filigrāni, tik smalki, ka tie, kam vajadzēja, saprat, bet tie, kam nevajadzēja, neuztvēra to. Viena svarīga nianse, ko mums ir jāzina, domājot par šo incidentu, ir viens fakts. Jūs noteikti atceraties, ka Jēzus aizgāja uz Jeruzalemes templi, tur tāds fakts, viņš tur apgāza naudas mijēju galdus, izmētāja tur visu. Nianse ir sekojoša, ka visā Romas impērijā bija viena vieta,
kurā nedrīkstēja ienest denārijus vai vispār tajā laikā apgrozībā esošo Romas naudu. Un tas bija Jeruzālēmes templis. Tad, kad modernais tālaik cilvēks ebrejs atnāca no kaut kādas Romas impērijas provinces uz Jeruzālēmes templi, viņš gribēja upurēt. Viņš taču nestiep to aitu vai vērsi līdzi no kaut kādas tur Romas vai no kādas citas pilsētas. Viņš ņēma sev līdzi naudu. Visdrīzāk tie bija denāriji, sudraba. Tad viņš atnāca uz Jeruzālēmi, aizgāja uz Jeruzālēmes tempļa priekšpagalmu, jeb pagānu pagalmu, kur varēja tirgū apmainīt naudu. Viņš apmainīja naudu uz tiras šekeļiem, ko sauc arī par tempļa naudu. Viņš apmainīja to, un tad viņš gāja uz tirgu, un visu to, kas viņam dievkalpošanai, upurēšanai bija vajadzīgs, viņš jau pirka nevis par Romas impērijas naudu, bet par to naudu, kas bija šauri apgrozībā faktiski tempļa teritorijā. Un tad, kad cilvēks ienāca templī un viņš gribēja ziedot, maksāt nodevas, maksāt par kādiem pakalpojumiem, viņš to nedarīja ar ķeizara naudu. Viņš to darīja ar tīras šekeļiem. Un tīras šekeļs tika kalts jau 2 gadsimtus pirms Kristus dzimšanas, līdz pat 56. gadam mūsu ērā. Un tīras šeķelis, un tagad kāds viņš izskatījās, avērs priekšpusē, jā, tur bija attēlots, diemžēl, elku dievs Melkarts, fenitiešu mitoloģijā līdzīgs grieķu Heraklam, ar lauvas ādu pleciem. Un viņš bija ļoti bieži sastopams Tiras monētās, viņš tika uzskatīts par Tiras pilsētas aizbildni. Un bija uzraksts grieķu valodā Tīra pilsēta, svēta un neaizskaram. Tas uzsvēra Tīras pilsētas augsto statusu un neaizskaramību. Reversa aizmugurē tika attēlots ērglis, kas stāv uz kuģa stūres, simbolizē Tīras pilsētas jūras tirdzniecības varenību, un uzraksts parasti bija grieķiski un norādīja uz monētas kalšanas gadu pēc Tīras kalendāra, burti vai simbolu, dažkārt norādīja uz konkrēto monētas kalšanas vietu vai amatpersonām, kas uzraudzīja kalšanu. Un tas pragmatiskais iemesls, kādēļ tur bija templī šis tīras šekelis, bija viens, tur nebija attēlots aktuālais valdnieks, kur uzskatīja par dievu. Tātad, tā vai citādi mēs varam teikt, tomēr nevis tā pateikts, kur jūs Augusts, kur jūs Cēzars, tas, kurš valda, tas ir dievišķais imperators, bet vairāk tika norādīts uz kādu mitoloģisku tēlu. Otrs praktiskais iemesls ir ļoti augstais sudraba saturs, līdz pat 95%. Tā bija 19 gramus smaga, 2,5 centimetrus diametrā sudraba monēta. Un kā tempļa nauda, tā kalpoja līdz pat 70. gadam, kad Jeruzālēmas templi romieši nopostīja. Un tajā brīdī, kad Jēzus parādīja denāriju, jebkurš ebrejs zināja, ka viņš šo naudu tālāk par tempļa slieksni nenesīs. Viņš zināja, ka viņu garīgajās lietās tiek lietota cita nauda. Viņi zināja šos iemeslus, kādēļ
šī nauda netika pāri tempļa slieksnim, un vēstījums par to, ka dodiet ķeizaram un dodiet Dievam un nejauciet to kopā, viņiem bija absolūti, pilnīgi skaidrs. Jēzus pasacīja, lai ko domā, lai ko saka visa impērija, priekš mums un priekš manis ķeizars nav nekāds dievs. Ko šis stāsts pasaka mums? Protams, mēs te varētu gari un plaši runāt par nodokļiem, cik lielā mērā katram no mums ir jāmaksā nodevas un nodokļi valstī, kurā mēs esam. Bet, manuprāt, ko ļoti svarīgi ir atcerēties, valsts ne tikai drukā un kaļ naudu. Ir vēl viena lieta, ko valsts drukā un kaļ. Likumus. Un ziniet, ar likumiem ir līdzīgi kā Romas impērijas laikā. Ir likumi, kurš, piemēram, ļoti labi saskan ar baušļiem. Tev nebūs zakt. Vai mēs kā kristieši pret šo likumu varam iebilst? Nekādā ziņā nē. Mēs gavilējam, mēs priecājamies. Tev būs savu tēvu un māti godāt. Tev nebūs nepatiesa liecība dot. Nevajag melot un apmelot un sagrozīt. Mēs ar prieku visiem šiem likumiem piekrītam. Bet tad, kad valsts vara izdod kaļ, drukā, kā to darīja arī savulaik Romas impērija un imperators, likumus, kuri nesaskan ar dievišķo likumu. Likumus, kuri pat iet pretrunā ar dievišķo likumu. Vai likumus, kuri mani spiež atteikties no Dieva un kalpošanas viņam. Šādus likumus mēs kā kristieši varam un drīkstam neievērot. Jo Jēzus pat tad, kad Romas imperators deklaratīvi un skaidri sacīja, es esmu dievišķs, godiniet mani kā dievišķu, upurējiet mani. Jēzus skaidri varēja pateikt un dot norādes gan jūdiem, gan arī kristiešiem, ķeizars nav dievs. Ķeizars var nest valsts varu, viņš var pieprasīt nodokļus un nodevus, un mēs to varam maksāt, bet ķeizars nedrīkst kļūt priekš tevis, priekš manis par dievu. Un viņa likumi stāv zem dieva likumiem. Pat tad, ja ķeizars sevi pasludinās par dievu, tā būs tā robeža, kad mēs teiksim, nē, nodokļus mēs tev maksāsim, bet par dievu mēs tevi neatzīsim. Mēs dzīvojam tādos laikos, kad atkal un atkal valsts vara, jo vairāk tā atkāpjas no dzīvā un patiesā dieva, jo vairāk tā kaļ raksta un drukā likumus, normas, kas it kā mums ir saistoši, bet kuras ir pretrunā ar Dieva baušļiem un Dieva likumiem. Un, manuprāt, ir ļoti atspirdzinoši, ļoti iedrošinoši skatīties uz šo stāstu par to, kā Jēzus parāda denāriju un saka, tik tālu, cik ķeizars no jums grib naudu, paklausību laicīgās lietās, pildiet to un dariet. Bet atcerieties, ķeizars nav dievs. Ķeizars nevar paģērēt uz to daļu, kas pieder dievam. Tādēļ mēs visus likumus un lēmumus un valsts varas drukāto un iekalto varam izvērtēt un salīdzināt ar Dievu vārdu. Un tad arī izvērtēt un saprast, kur un kā mēs un cik tālu mēs esam gatavi šai valsts varai bez ierunām kalpot, kur varētu sākties mūsu ierunas un aizbildinājumi, un kur mēs varam pateikt konkrēti, nē, pār šo robežu es tālāk neiešu, jo valsts vara nav dievs. Visos laikos
kristiešiem ir bijuši dilemma. Kristiešiem ir bijis jāizvērtē, jāskatās, cik tālu esošajā politiskajā, ekonomiskajā situācijā es drīkstu un varu iet uz, tā varētu saukt tos par kompromisiem, un kur man tomēr jānovelk robeža un jāsaka, nē, es vairāk, tālāk neiešu. Un lai Dievs dod katram no mums gudrību ieraudzīt un izvērtēt, ka mūsu galvenais uzdevums ir kalpot Dievam, ka mūsu svarīgākais uzdevums ir meklēt viņa gribu. Mēs neesam aicināti būt par anarhistiem, par tādiem, kuri nīst un nicina visus laicīgos likumus, kā ir dažas sektas, nē. Bet mēs esam aicināti domāt, izvērtēt un saprast, kā es varu labākajā veidā kalpot Dievam, nenicinot savu valsti, nenicinot cilvēkus un likumus, un līdz kurai robežai es to varu darīt. Un lai Dievs dod savu svētā gara vadību un gudrību mums visiem. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.